Sveiki, mīļie cilvēki! Šīs būs rīt ziņas kopā ar Andri Ciekuru. Parunāsim par vakar veiktiem ministru kabineta noteikumu grozījumiem saistībā ar ceļošanu. Tad, dažos vārdos, ieceļot Latvijā var tad, ja tev ir negatīvs COVID-19 tests pēdējo 72 stundu laikā, vai arī tev ir pierādījums, ka tu esi veicis visas COVID-19 nepieciešamās vakcīnas. Jā, vakcīna dēļ arī ir šis video. Tad iziesim cauri visiem pēc kārtas, jo ir tieši daži citi izņēmumi, un skatāmies. Tad runa ir par 35. punktu, tas ir šis. Tad persona var ceļot uz Latvijas Republiku, ievērot šādas prasības. Un ceļošanas nav tikai ar lidmašīnām, tas ir ar ostām, ar autobusiem, ar dzelzceļa transportu vai arī paša, privātais transports, vienkārši ir brauc pār robežai. Tad, lai varētu ieceļot, ir jāievēro viena no vairākām prasībām. Viens variants ir tad, ja personai ir negatīvs tests pēdējo 72 stundu laikā, un viņš to var uzrādīt. Otrais ir, ja uzrāda citu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. Nav gan rakstīts, kas par medicīnas dokumentu, man ienāk prātā, kas par dokumentu varētu būt, jo pacībā pat COVID tests neprāda infekciozitāti, un to neprāda arī vakcināšanās certifikāts. Tālāk nākamais ir, ka ja persona ieceļo ar transporta līdzekli, kas neveic komerc pārvadājumu, tāpat viņam ir jāizpilda vai pirmais vai otrais punkts, tas viņam jānorāda caur COVID pasi LV, un viņam jāsagatavo, lai viņš to dokumentu varētu uzrādīt valsts robežsardzei vai valsts policijai. Tāpat arī rakstīts, ka, ja persona izmanto pārdātāju transporta līdzekli, tad vadītājiem ir jānorāda vai nu negatīvi COVID tests, vai arī neinfikciozās dokuments. Un, ja minēto dokumentu uzrādīt nevar, pārdātājs atsaka personai iekāpšanu transporta līdzeklī. Bet ir daži izņēmumi. Tātad personām, kas nav sasnieguši 11 gadu vecumu, tas ir bērniem, šis neatiecas, kas, ir loģiski. Tātad viņiem nav vajadzīgs negatīvs COVID tests, un viņiem nav vajadzīgs neinfikcijas tāds apliecinājums. Tāpat arī personas, kas var parādīt, ka ir saņēmuši nepieciešamas COVID-19 vakcīnas devas. Tātad mums ir pirmais precedents, kur cilvēkiem, kur ir saņēmuši nepieciešamās COVID-19 vakcīnas devas, ir būtībā lielākas tiesības, jeb izņēmumi, attiecīgi ar cilvēkiem, ka šīs vakcīnas devas nav saņēmuši. Un man liekas, ka tas ir traki, ka tā ir. Dabīgi joprojām ar testiem, tā kā nevakcinēta persona ar testu var veikt šo lidojumu, bet jautājums ir, cik tas ilgi būs. COVID pasi LV jau ir sagatavota visa tā informācija, un vēl interesanti ir tas, ka sagatavota informācija domās tā, ka mēs jau sen rādījām COVID pas, ko tas par nozīmē, kam tas paredzēts, un tas paredzēts tieši, lai atšķirtu nevakcinētos no vakcinētajām personām. Bet skatāmies tālāk. Man liekas interesanti nepieciešamās COVID-19 vakcīnas devas. Tad ar vienu vakcīnu nepietiek, vai jābūt visas nepieciešamās devas. Šobrīd oficiāli pateiks, ka jābūt 2 devām. Bet tāpat arī informācija jauna parādās, ka vīrus mutē, ka esošās vakcīnas visdrīzāk nepasargās no mutējošu vīrusu, līdz ar to tas var katru dienu mainīties, kuras devas ir nepieciešams, un tāpat arī nav zināms, cik tās vakcīnas būtu noturīgas, neviens to nevar pateikt. Vispār tur ir tāds iesaistīts ar tām vakcīnām, es pat negribu triet iekšā, bet labi. Kad mēs tā pārējais izņēmums vienkārši, lai visi informētu par to, kas tur notiek. Tad tas neatiecas arī uz transporta un pasažieru pārdājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem. Tāpat arī tas neatiecas uz jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbvietā, uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā. Tāpat arī nepieciešamība tur taisīt testu un saņemt negatīvu rezultātu, vai arī apliecinājumu par neinfikcijas, tas neatiecas uz 3. punktā minētām personām. Kas 3. punktā minētās personas? Tās ir politiskas personas, vai tās diplomātiskās pases, vai tās personas, kuras īpaši ielūdz valsts prezidents vai ministru kabinets, vai diplomātiskās pases turētāji pavadītājiem, tādā garā. Tālāk izņēmums ir gaisa kuģu pasažieriem, kurš šķērso Latvijas robežu teritoriāli tranzītā, nepatot lidlauku kontrolējumu zonu. Noturoties ne vairāk kā 24 stundām. Būtībā tas ir tā, ka, ja tu lidot cauri Latvijai uz kādu citu valsti, tu vari negatīvu testu neuzrādīt, un tu vari neuzrādīt neinfikciozitātes apliecinājumu. Tāpat arī tas neatiecas uz šo noteikumu 58, 581 un 585 punktā minētiem personām. Kas ir 581 un 585? Tad 581 tas ir personas, kuras ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu. Tas ir tāda, ja tu dzīvo Rīgā un strādā Igaunijā, tad
uz tevi šīs prasības neatiecās. Tā bija Covid pass, tur laikam būs jāievēro, tur būs jādziļināt dziļāk, tik daudz vēl neesmu tur izpētījis, bet šīm personām tas ir citādāk. Tāpat arī 58 un 5, tas ir otrs izņēmums, kas ir minēts šeit. Tas ir cilvēkiem, kas dzīvo Valgā vai Valgā, kas ir interesantā pilsēta, kur puspilsēta atrodas vienā valstī, otra pilsēta otrā valstī, tas ir Igaunijā. Uz viņiem tas neatiecās. Un tālāk arī ir 8. Tālāk ir šeit, jā, tas noteikums ir tad, ja robežsardze izdomā, ka tam cilvēkam tur jātiek, vai nu ir kaut kāda nepārvarama vara, nepārvaramas varas apsvērumiem, vai arī valsts interesēs, tad viņi tāpat laidīs cauri. Nu, būtībā viņi tāds punkts, ka viņi izdomā, ja mēs gribēsim, mēs tāpat kādu izlaidīsim. Un tāpat arī, protams, kas ir interesants punkts, ka Latvijas Republikas valsts piedarīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuriem Covid tests ir pozitīvs, ja persona ieceļo transporta līdzekli, kas neveic komerces pārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas teritorijā, uz šīm personām attiecināms šo noteikumu pie sartā punktām ienātās izlādes prasības. Baigi interesanti. Nu, būtībā sanāk, ka ja tev ir pozitīvs tests, tu tāpat drīkst iebraukt Latvijā, bet jābrauc ir nekomerciāla transporta līdzekli un jāievēro visas izolācijas prasības, kas itamā ir loģiski. Nu tā, tagad jūs zinat, kas notiek. Dabīgi, ka pacēlu šo jautājumu tāpēc, ka vakcīna pirmo reizi parādās likuma LV, kā papildus privilēģija cilvēkiem, kā papildus tiesības, un man tas liekas nepieņemami, ņemot vērā to, ka vakcīnas ir pilnīgi brīvprātīgas. Nu tā, mīļie cilvēki. Paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam.